Mēs esam ieradušies ciemos pie Māra Jansona. Paskatīsimies, ko viņš dara. Sveicināts, Māri. Sveiks. Gaismu. Sveiks, Raju. Pagad, tu ieslēdz gaismu, pabeigts, kāpēc viss ir jāizslēdz tajā brīdī, kā atnāk kamerā. Kur tas fokus pazud? Viņš aizsvīdīt ekrāns. Aiziet! Ar staroklo! Ej, tu nost! Yes! Oi! Pili, jā? Vot to pili. Ar spiedienu nāk. Ir stiprs, ja? Smaržais baļobā. Bet kaut kā neliekas, ka viņam vēl būtu kaut kāda tur. Dabūji? Viņam ir 70 grādi. Nu, Ir viss krūtas. Garšos? Nebūs tas stiprs. Ieliek ledus. Kad tik zarnas, nē. Kaut kā ir tas. Par 70. Galvados jau neliek ledus. Bet 70 grādi, tas taču tev sadedzinās zarnas. 70 grādi. Brendīs. Varbūt, ka tur ir visi 100, viņš taču dedzēja. Šitā jau neviens nemauc 70 Tu taču redzi, ka viņš dega. Paskaties, kā kaķis viņu dzer. Ej, no. Vai tad ir aizdomas, ka viņam ir slikti? Stiprs ir, jā. Jā, nav vieni. Ir, ja? Bet Esam pieticinājuši jau. Mēs nevarēsim. Piekto krūsīt, krūsīt no 7 vienu vīnu pudeli, ja? Lejam 3 litrinē, pēc tam miksa traukā kaut kad nākošu nedēļu. Un stiprākās frakcijas maisīsim ar vājākajām frakcijām. Tā iegūstot pilnvērtīgu, mazliet virs 40 grādiem Kalvados. Tieši tā kā Normandijā senās receptes tika izgudrot. Šī te ir iespējams pēdējā frakcija vājākā, kas varbūt pat nedos mums liesmu nekādu, kas nozīmē, ka drīz process būs jābeidz. Māri, kas uz to jūs pamudināja? Pirmām kārtām jau uz to man pamudināja kāra pēc kaut kādiem spirtotiem dzērieniem. Otrām kārtām, sliktā ekonomiskā situācija valstī, kad, diemžēl, tas ir atstājis ietekmi arī uz manējo privāto dzīvi, uz patēriņu kaut kādā ziņā. Veikalā es varu vairs tikai pirmās nepieciešamības preces nopirkt cukuru, raugu, maizi, neko vairāk nevaru. Un tāpēc, jāķerās pie kaut kādām tādām lietām. Jā. Lai nav tik strauji. Pēc tam varbūt mazliet kāpināsim tempu uz 9. Pagaidīsim dažas sekundes uz 6. Gaidam 10. Un tad uz 0. Tātad lielais gaņas mums tagad ir noslēgts uz 0. Tagad paliek tikai mazais, kas silda to kreiso pusi, no kurienes nāk visi tie aromātiskie kā reiz dzērienam. Te ir process līdzīgs. Pašlaik viņš mums ir uz 12. Samazinam no sākuma uz 11. Mazliet pagaidam, tad straujākā tempā uz 9 pagriežam. Tad mazliet iesildam rokas, lai ir siltāk, jo būs straujāks grieziens, jo no 9 mēs uzreiz strauji līdz 6 sagriežam. Tagad jāpagaida mazliet ilgāk, jo lēciens ir diezgan strauši. Un tagad ar tādu izelpu vieglu mēs varam uz 0. Principā tagad pagaidām, kamēr viss te beigsies un beigsies. Mēs sapratām, ka ir vajadzīgs balasta materiāls, ar ko dzērienu sabalansēt visas tās garšas un smaržas buķetes. Un tāpēc pēc receptes sanāk tā, ka process viss ir jāapstādina uz 2 minūtēm, lai viss pilnībā norimst. Tad 2 minūtes ir jāpavada kaut kādās sarunās ar draugiem, ar lietpratējiem, kas zina, kā darās tās lietas. Un tad vienkārši visu palaižam atpakaļ un pieticinam pēdējo krūzīti. Krūzītē, kā teicu, ir 0,7 litri. Viņu iepilda tvertnē, vēlams caurspīdīgā ar kādu asprātīgu etiķeti.
un noliek tad uz pāris dienām labāšanā kaut kur, un pēc tam lielākā kaut kādā traukā samais šīs vājās frakcijas, kas nāk beigās ar stiprākām frakcijām, mazliet aromātiskām, tādā kā miks traukā. Rezultātā iegūst to dzērienu, ko varam pildīt karafēs un pasniegt restorānos. Un arī vai jūsu dzērienam ir kāds ēd? Mūsu dzēriens ir pilnīgi bez kā tas ir redzams uz visiem raugiem. Jūs nekur neatradīsiet, procesā. Bija vienā vietā bija tad, kad sāka tā, kad pirmā pila iekrita puzeļu traukā, tad man liekas, viens teica, Jā, tas bija viens Bet tas tik pirmajā reizē. Šodien mēs savācāmies, lai pagatavotu kādu lāsi kalvados. Pareizi? Pareizi. Bet, par cik... Tas bija jautājums. Nē, tikai tāds ievadiņš. Par cik, sanāca tas process ielga. Pagaršojām kaut kādus citādus, līdzīgu veidu dzērienus. Kurš tev patika vislabāk? Jā. Man vislabāk garšoja pirmais dzēriens, ko es dzēru. Kas tas tāds bija? Tas bija grieķu. Grieķu pača. Grieķu kas? Grieķu... Limonāde, burbuļnāde? Es domāju, ka es atļautos teikt grieķu kalvados. Labi. Izdzīts no grieķu salātiem. Kas mums bija? Viņš īstenībā nedaudz... Tas grieķu kalvados garšoja nedaudz pēc dūmiem, un es pieļauju, ka tas bija pagājušā gada kalvados, tāpēc, kad es zinu, un tāpat kā ļoti daudz cilvēku zina to, kad Grieķijā pagājušā gada bija ļoti lieli ugunsgrēki, bija faktiski nodegusi visa Grieķija, kā teica Grieķijas premjerministrs. Viņš teica tā, ka ja mēs šobrīd nesaņemsimies un nepaņemsim katrs spaini, katrs pensionārs, katrs zīdainis, nepaņemsim pa spainim ūdeni. Palīdzēt, Jenson? Nē. Un neiemetīsim to tajā svelmētajā peklē un faktiski tas spainis bija uz visa tā globālās sasilšanas tā kā ugunskura. Jā, tas bija tā kā spļāviens pretīm, kā spļāviens pretīm visiem tiem negodīgajiem, nekrietnajiem un necienīgajiem cilvēkiem, kas atļaujās mūsu pasauli piesārņot. Jā. Un tā bija grieķu atbilde, un tā bija mana atbilde uz to, kad es iecēru šo grieķu kalvados šodien, šajā dienā, šajā momentā, šajā brīdī un šajā sekundē, kad es atbildu šo jautājumu.